Tagad paceļ roku visi tie, kam nav mobilā tālruņa. Aha, neviens. Tagad paceļ roku tie, kam telefonā nav videokameras. Ļoti maz. Labi, tagad visi pārējie, kam ir videokamera telefonā un kuri mācās vidusskolā, aiziet piedalīties jauno videorežisoru konkursā. Un videoklipa tēma, ja pagājušajā gadā tie bija alkoholisko dzērienu lietošana ceļu satiksmē un klipi pret šo alkoholisko dzērienu lietošanu, tad šogad mēs viņus aicinām runāt par citu tēmu. Tātad tie ir velobraucēji ceļu satiksmē. Un varbūt, ka kāda no tā velobraucēju grupām ir tik agresīva, tik spēcīga, kas izaicina citus velobraucējus un varbūt arī citus satiksmes dalībniekus. Tātad šogad jaunieši izteiks savu viedokli par velosipēdistiem ceļu satiksmē un viņu attiecībām ar citiem satiksmes dalībniekiem. Šī gada filmu konkursa mērķis varētu būt daudz piemērotāks jauniešiem nekā pagājušā gada uzdevums. Vismaz es domāju, ka par velobraukšanu vidusskolniekam jābūt lielākai pieredzē nekā par dzeršanu. Mēs ceram, ka jauniešiem būs ko teikt un ka iesaistīsies gan rīdzinieki, gan citu pilsētu iedzīvotāji, kā arī lauku reģionu. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad tās atšķirības jau ir gana lielas. Rīgā sarežģīta, komplicēta ceļu satiksme un kur tur vēl velosipēdists, kur ir ļoti daudz pie mums Rīgā. Bet tāpat velo kustība attīstās arī citviet Latvijā un arī laukos. Tātad mēs domājam, ka būs ļoti daudz un dažādi videoklipu risinājumi un daudz un dažādi viedokļi, kā tad šie te velosipēdisti, īpaši tie ārišķīgie, trakulīgie velosipēdisti uzvedās ceļu satiksmē un ko par to domā mūsu jaunā auditorija. Ko vidusskolnieki? Aiziet! Izveido komandu no 2 līdz 5 cilvēki, rūpīgi izlasi konkursa nolikumu, uzfilmē videoklipu, izdomā saukli un tad to visu augšupielādē YouTube vai Vimeo līdz 2015. gada 30. marta vakaram. Nosūta saiti kopā ar izpildītu pieteikumu anketu uz e-pastu un gaidi rezultātus. Mēs skatāmies uz ideju. Mēs neskatāmies, kāda ir tehnika, vai viņi filmē ar kameru vai ar telefonu, bet galvenais ir tā ideja, doma, ko jaunieši grib attīstīt, īstenot šajā te videoklipā, ko viņi grib pateikt citiem satiksmes dalībniekiem, saviem vienaudžiem. Un tā, lai nebūtu tā kā pagājušajā gadā tikai tur kompetenta žūrija vērtē, tad šogad mēs aicināsim arī pašus jauniešus izteikties par labākajiem 10 videoklipiem, tātad viņus sociālajos tīklos varēs nobalsot, kāda ideja viņiem vislabāk patika. Un tā tad tas kopīgais rezultāts būs puse no žūrijas un puse no jauniešu domām.